mums šodien ir Lauras un Elizabete. Čau! Čau, sveiciens. Kādas sajūtas? Labas, daudz Normāli. interesantas. Jā, agrs rīts. Nu, kā parasti darba dienās. Mēs ar Elizabeti esam kolēģi Radio TV ēterā. Katru rītu no 6 līdz 10 strādājam, tā ka mēs jau esam te sajutušies jau pāris stundiņas šorīt. Principā mums jau šodien ir tāda dienas otra puse šajā brīdī. Bez mazā sākas, jā, pus 12 dienā. Tad jau ir jauki. Vismaz ar pierastam agriem rītam. Jā, kā jūs jūtaties? Es esmu diezgan izgulējusies, tādēļ labi, jo man nebija pirmās dažas stundas. Cik tu gulēji šonakt? Es teiktu 7 vai 8 stundas. 7 ir izgulējusies, jā? Kā kuru reizi atkarīgs, vai man iepriekšējo nakti esmu tā kā labi izgulējusies. Un arī ir atkarīgs, tā kā, vai es biju aktīvi iepriekšējā naktī. Jo, ja es neesmu aktīvi, tad nevar diži labi izgulēties. Un tev arī nebija pirmās stundas? Man bija no 1. līdz 3. Un tu to esi tā kā mēs, jau no rīta, jau ieskrējusies Cik dienā. sāks pirmā stunda? 8. Agri. Normāli. Citās filiālēs, kad saprotu, pirmā stunda vēlāk sākās 8:10 vai 8:15. Filiālēs? Kas ir filiāli? Mums ir vairākas ēkas. Mums ir Čiekuru kalnā, mums ir Gaujas ielā, Lībekas ielā, jā. Kāpēc jūs tā izmantāt esat? Ja godīgi, šis ir mans pirmais gads, tad es nezinu, kāpēc tā ir, bet, mums bija, ir īstenībā, tad, kad bija sniegs, bija jautri iet pāri dzelzceļam. Vismaz nebija vilcieni, bet bija ļoti jautri. No skata dēļ, jā. Iemazliet slidens, bet, tā bija diezgan jauki. Nu, tīri skata dēļ, tu domā, jā? Skata dēļ, jā. Jauka pieredze, jā. Tur arī diezgan daudz sanāk redzēt jauniešus, kuri skatās telefonā. Tā es nesen redzēju, ne mūsu skolas jaunieci, bet kāds vienkārši gājas telefonā skaties, un pēdējā brīdī redzēju, ka vilciens. Kaut vai ir arī tāds zīmes, tā kā klausies. Es neatceros, kā tu precīzi bija jāskaties. Tā ir. Daudz sliktu gadījumu saistībā ar šo ir dzirdēts. Jā. Ka labi, ka ieraudzīja šajā gadījumā runājot. Jā. Tad tikai tīri atkal atgādinājums to, ka jābūt piesardzīgam. Jums skolā par to arī stāst vai joprojām kaut ko? Mums skolā sākumā ļoti uzsvēra to, jo tad mēs vēl bijām stadionā. Bet viņi ļoti uzsvēra, tad, kad būs augstāks, tad, kad vajadzēs doties, tad, kad būs lietus, vajadzēs doties uz Čiekuru kalnu filiālu. Mums ir jāskatās apkārt, mums ir jādzird. Sporta stundās stāstīja par to? Sporta stundā, jā. Kurš atbildīgs sporta skolotāji? Jums jauni sporta skolotāji vai jau pieredzējuši? Jau pieredzējuši. Super. Tu teici, ka tev tur jautājumi visādi sagatavo. Jā, kā jau es biju pirms to pieminējis, man interesē radio. Un es zinu, ka katram radiostacijai ir tā kā savs veids, kā izvēlēties mūziku, kas trendā, kas šis, kas tas. Kā jūs izvēlaties mūziku? Kas varbūt, nezinu, šeit ir tāds trendīgs, var teikt tā. Mums ir tā, ka mēs baigi to mūziku daudz ietekmēt nevaram. Tāpēc, ka mums ir tāpatās, kā mēs esam savā vietā, kā radio ētera personības, tāpat arī mums ir mūzikas redaktors un arī mūsu programmas direktors. Un tad viņi attiecīgi ņemot vērā visādas gan pētījumus, gan auditorijas un vispārējo, viņi tad arī izlēma, kura būtu tā mūzika, kurai būtu viņuprāt jāskan mūsu radio, kas varētu būt tāda, kas varētu patikt labāk tieši mūsu klausītājiem. Līdz ar to, jā, tad tas, kā viņi tur izvēlās, viņiem tur ir visādas, gan vecums, gan tas, ar ko viņi nodarbojās un tam līdzīgi. Mums vidējais auditorijas vecums ir, cik sanāks, no 30, varbūt pat mazāk, pat drusciņ jaunāks, jā. 25 līdz kaut kādi 50, jā, es teiktu. aptuveni. Taču zināms, ka tur, teiksim, ja mēs paņemam stundas kaut kādus ietvarus, stundā noskanēs, teiksim, 10 dziesmas, un 2 no tām būs latviešu dziesmas, un pārējās tad būs kaut kādas pasaulē zināmas. Jau Radio Valmiera ir Radio Tev. Un tad arī pārvācās. Mums 6 gadiem visu laiku studija bija tikai Valmierā, bet tagad arī jau kāds 6 gadu studija ir Rīgā. Un tad arī 6 gadus mēs ar Lauru esam Radio Tev. Tieši vienādu laikā periodu. Un tā arī viņi radās. Kaut kā tā lēnāk garā, tas nozīmē to, ka visi mazie sapņi, ko kādreiz kāds ir izsapņojis, viņi kļūst lieli kaut kādā brīdī. Līdz ar to, ja pat šķiet, ka mēs jau vēl maziņi, tad redz, kā var izaugt arī par tādu radiostaciju, kurai pārklājums ir visā Latvijā. Tā kā viss ir iespējams. Precīzi. Kā jūs izvēlējāties to izkārtojumu jūsu telpā, kur jūs runājat tā?
Zin kā, mēs paši neizvēlējamies, vajag. Bet tu domā, tas, kurā vietā mēs katrs atrodamies, vai to, kā dizainiski tur izskatās? Kā dizainiski. Jā, nu tur mums nebija baigā teikšana. Tur bija... Bet vai jums patīk? Man ļoti patīk, jā. Es pieļauju, ka tās nianses pēc kā skatījās, kā uztaisīt to studiju un kā dizainiski iekārtot, visdrīzāk bija arī domājot par to, kāds pats par sevi ir šis radio, kāds izklausās, ja? Nu tāds jauneklīgs, arī par to pašu mūziku runājot, tās krāsas, kas varētu būt tāds, nezinu, mazliet izlecošs, ja? Lai mēs neesam tāds super klasisks, visi sēžam uz krēsliņiem, taisnām muguriņām un tā. Tāpēc mums ir tādi melni elementi, ja? Nu, tumša krāsa, tāda mazliet grungy, ja? Tādi, ja var teikt, nu tāds raksturiņi, ja? Augi arī tur ir zaļumiņi daži ielikti, jā. Nu, līdz ar to mēs esam, nu, es gribētu domāt, ka tas viss ir tāds vairāk vai mazāk jauneklīgs. Nav tā, ka tu vienkārši ieej tur iekšā un tur ir nolikta pults. Lai var just, ka ir raksturu. Nu jā. Radiostacija. Tad, kad mēs bijām, man tur ļoti patika. Prieks. Tas ir labi, ka pie mums jūtās labi. Man arī sanāca bildes uzņemt, kaut vai man dažas brīžas bija problēmas ar kameru, un kad es pēc tam skatījos, es nevēlētos domāt, ka tas bija radio viļņu dēļ, bet ir iespēja. Jo es biju uzņēmusi bildes un dažas nereģistrējās. Vispār? Nevarēja neko redzēt, vai tur bija kaut kā? Nē, tā kā uzņēmu bildi, bet negāju uz atmīskāru. Man, protams, sanās uzņemt bildes, un tad es arī ieliku savajā Instagramā. Kur jūs arī pārpublicējāt. Vēl varbūt arī tāpēc, ka tur ir gaismas. Tur ir tādas specifiskas lampas saliktas, kurām, nu, es nezinu, kā to var izskaidrot tādā tautas valodā, bet tur ir visādi kodi, kuri Eiropā nestrādājot ar telefonu, to, piemēram, filmē vai fočē, nu, tur iet pāri tādi gaismu elementi un kaut kādi, nu, kaut kas tur nestrādā un nesaslēdzas tā kā vajadzētu. Tieši tā iemesla dēļ, ka šīm lampām nav filtri uzlikti. Nu, tur ir tāda īpaša lietiņa, jā. Tu es nebūtu padomājis? Jā. Tas tā varētu būt. Ir iespējamība, jā. Bet tagad tev būs mierīgs sirds, ka tā nebija tava vaina. Jā, jo es nebiju labu laiku izmantoju savējo kameru, un man bija bailes, ka varbūt kaut kas ne tā ar kameru, pēc tam vajadzēja restartēt visu kameru, sapratā, nu, nav nekas tāds, būs mierīgs sirdsapziņa. Nu, vismaz sanāca bildes, tiešām ļoti patika. Tur galīgi nav tava vaina, tur visticamāk kaut kas tiešām tām gaismām tajā brīdī. Bija forši arī redzēt radio skonto telpu, nu, es visu laiku klausos, kā visi, radio skonto, un ja kāds zvana vienkārši, sveiki, mans mīļākais radio skonto. Un man nesen es satiku savējo bijušo latviešu valodas skolotāju, un viņa stāstīja, kā viņa bija kaut kādā ballītē, un viņai kaut kas nepazīstams, nu nesaglabāts numurs zvanīja. Viņa teica, sveiki, mans mīļākais radio skonto. Viņa teica, es ceru, ka jūs laimēsiet to mašīnu, bet šeit ir kaut kāda valsts nodaļa, valsts sektors, kaut kas tāds. Jā, valsts iestāde, kas zvanīja saistībā ar pulciņu viņas tēlam. Un tādēļ viņa novijās uz brīdi, bet, nu, tad, kad pēc tam sāku runāt, sapratu, tas ir saistībā ar to pulciņu, kur pieteica. Rēcīgi, jā. Cerība iedod drusciņu. Bet 20 gadus jau notiek šī aktivitāte. Līdz ar to, nu, kaut kas tur ir. Strādā, cilvēkiem patīk. Lai arī sanāk varbūt tādi smieklīgi brīži un gadījumi. Bet tomēr ir forši, ka kaut kas tāds ir. Rāģiņš uzdaina automašīnu. Kur tas vēl tā notiek? Kur vēl tā ir? Nekur man šķiet, ka forši, ka viņi ir tādi iesācējuši visam un arī tur to savu ceļu tādā garā arī uz priekšu. Nu, ja jebkur cita radiostacija sāk to darīt, tas jau vairs nav interesanti. Nu, to jau kāds ir iesācis darīt, tāpēc neviens vairs mašīnām neķerās klāt un mašīnas nedāvina. Tā kā tas ir man šeit, kas katram radio ir jāatrod tā viena lieta, ar ko tu vismaz reizi gadā var izcelties un skonto tā ir mašīna. Kāds tev domas par radio? Labas. Tev klausies? Man liekas, ka tu diži neklausies radio. Neklausos, bet parasti, kad es ar vecvecākiem kaut kur braucu, tad es visticamāk. Latvijas Radio 2. Kas tur skan visbiežāk? Vai tu nezini? Tā bija mana bērnība, es klausījos Latvijas Radio 2, bet es neatceros, kas skanēja. Es atceros to sākumu, tas vienmēr bija tāds, nu, ikonisks man. Es dzirdēšu pat arī mūsdienās dažreiz Latvijas Radio 2. Un es man atgādās manu bērnību, kad es biju pie Omas visu laiku, bet, nu, tagad es mašīnā parasti klausos radio, kā arī man sanāk pašai klausīties radio Naba. Un arī Latvijas Radio 5, jo tur ir vairāk, nu, tāda alternatīva, mazliet pagrīdes mūzika. Un, nu, kaut vai man patīk tā saucamā mainstream mūzika,
Man arī daudz pagrīdes mūzika, elektroniskā mūzika, es daudz dažādas žanrus, es teiktu tā, klausos. Nevēlos teikt visu, jo, tā nav taisnība. Ir daudz žanri, ko es nekad neesmu dzirdējis, kuri man nepārāk piesaistās. Bet, ja, piemēram, jūs klausāties radio vairāk mūzikas dēļ vai tāpēc, ka tur runā cilvēki? Mūzikas dēļ pārsvarā, jo man patīk mūzikā tajā melodijā, tajos vārdos iedziļināties, bet arī ir jautri, kad cilvēki runā, kad viņiem ir savstarpējās sarunas, varbūt par kaut kādu konkursu, par kaut kādu pasākumu, kas dzīvē noticis. Ir interesanti. Kā tev pašai? Man arī laikam vairāk par mūziku, jo, Kurš radio tu klausies visbiežāk? SVH. Un kas tev tu patīk? Mūzika. Mums arī ir tāda mūzika. Tā droši vien pārējās uz radio tev. Kā jūs vispār uzzinājāt par tādu darbu? Kā radio DJs? Es biju aizgājuši uz vienu ēnu dienu, man šeit tā bija 11. klase. Es aizgāju uz Star FM pie Mājas Rozītes. Un tad viņi man ļāva kaut kādu vienu teikumu ar sevi aprunāties ēterā. Un tajā brīdī es sapratu, ka kaut kas notika, kaut kāds vajag klikšķis uz to radio. Un tad es sāku meklēt iespējas, kā es varu šo profesiju apgūt. Un tad sāku mācīties universitātē un mazliet jau vairāk kaut ko sākām saprast, kas ir kas, kurā virzienā gribas iet. Un tad es atradu, ka ir tāds ritma institūts, pareizi nosaucams, kur ir radio DJ kursi. Un izgāju tos kursus, un pēc tam sāku rakstīt vai uz šām radiostacijām. Radio tev bija vienīgā radiostacija, kur arī atbildēju, jo acīm redzot, viņi tad paši vēl tajā laikā arī bija zaļāki un novērtēja varbūt vairāk to tādu centību, tādu, ka cilvēks nāk pats ar kaut kādu savu iniciatīvu. Jā. Tu izstāst, un tad es pateikšu arī, ka mēs... Tu izstāst savu pusi. Manā gadījumā, par rāģiņu es jau, protams, ka zināju sen, vispār, cik es pat sevi atceros, es zinu, ka ir kaut kas tāds, kas ir radio, bet kad man parādījās tā vēlme strādāt radio, laikam līdz ar dīdžejošanu. Es biju es esmu no Latgales pilsēta Preļi, pavisam maziņa tāda ir, un tur biju kā dīdžejs, kas lika mūziku ballītēs. Un tad es domāju, kā es to varētu darīt vēl nopietnāk. Un tad man ienāca prātā, ja man patīk mūzika, es varu arī kaut ko parunāties starp dziesmām, varbūt es varētu strādāt radio. Un tad es sāku dzīvot Rīgā, bet gāju pilnīgi citus ceļus, brīvprātīgo darbu darīju, un tad pēc dažiem gadiņiem radio tev paši piedāvāja piesaist darboties, strādāt. Un tā tas viss sākās. Un tu vēl arī izgāji Ritma institūta kursus? Bija Ritma institūtā kursi, jā, paralēli es tur mēģināju citā vienā rāģiņā tikt, tad tur mani nepaņēma, tāpēc man ir latviešu akcents. Tur tādas visas mēs... Mēs izrādās, ka bijām reizē tajā laikā, mēs gājām vienā laikā tajos kursos, bet es Laura nekad... Ar kādiem brīvprātīgiem darbiem tu nodarbojies? Es teiktu, ka tu to pieminēji. Jā, es darīju visu kaut ko, es strādāju tādā organizācijā Ghetto Games, un man viņi tur deva visu kaut ko darīties. Skrūvēt tribīnes, likt sētiņas, bortus, skrūvēt, karināt banerus, palīdzēt balviņas iznēsāt. Un caur visādiem šādiem darbiņiem es tiku arī līdz iespējai no sākuma filmēt ar kameru, pēc tam paintervēt cilvēkus, pēc tam man sāka dot arī vadīt pasākumus tur viņiem uz vietas un arī darboties sociālajās tīklās. Cik ilgs laiks tev pagāja no bortiņu skrūvēšanas līdz? Salīdzinoši ātri, tāpēc, ka es jau diezgan ātri sāku izrādīt to, ka man tas neinteresē, ka es gribu kaut ko citu darīt. Un ātri man piešķīra to kameru. No kameras līdz intervēšanai tur gan bija drusku ilgāks laiks. No sākumā es sēdēju vienkārši filmē, montēju uz datoru. Tad jau tu proti visu kaut ko nofilmēt arī. Bet tas jau bija pirms cik gadiem. Gandrīz 10 gadi pagājuši, jau tā tehnika jau bija mainījusies. To var nodzert? Var nodzert, precīzi, jā. Es jau talantus jau. Tā talantu saka, ka nevar nodzert. Jā, bet tu jau nezini, varbūt tu biji talants. Nepārbaudīsim. Labi? Es tagad montēju uz telefonu. Tas nav... Un filmēju ar telefonu. Labi. Bet kā patīk ar kameru filmēt? Forši, tāpēc, ka tad gan es iemācījos kaut ko tādu, ko es iepriekš nezināju, un apgūtu tādus montēšanas pamatus, kas man ļoti nodara šobrīd kaut vai tajā pašā CapCut kaut ko taisot uz telefona.
Tāpēc, ka es saprotu katru elementu no tiem, man nav tā, kas izšķītais izmēģinājums, jau uzreiz iekačētu aplikāciju un zināju, ko es daru. Bet, nu, ja nepieciešams, es arī varu pamatlietas izdarīt uz datora. Un es zinu, kā, es šobrīd saprotu, teiksim, ja, nezinu, ir jāuztaisa podcasts ar kamerām, jāuztaisa vlogs. Es uzreiz zinu un saprotu, vai raidījums jānofilmē, ko tas nozīmē, ka tas nav vienkārši, nu, tāds ķepļāpā ātri izdarījām un uz redzēšanos, jā. Es zinu, kāds darbs tajā ir jāiegulda, lai tas būtu kvalitatīvs. Un tā, līdz ar to man ir saprašana ļoti un cieņa pret filmētājiem un montētājiem izstrādājusies, jo es zinu, kādus, ko viņi iegulda tajā visā, sākot ar laiku un vispārējo. Kādu aplikāciju izmantojat, lai montētu? Uz datora tas bija Adobe Premiers. Telefonā, jā, kāpēc? Man ir Splice. Tādu es izmantoju. Esmu izmantojis DaVinci Resolve. Tā tas ir dzirdēts, jā. Jā. Tāpēc, ka man tā, nu, Adobe ir tāds, nu, es neteiktu monopols, bet viņiem ir diezgan liela pārvalde. Tas radošajā sadaļā. Bet man arī nepatīk. Jā, arī foto apstrādē, jā. Jā, foto apstrādē, nu, var teikt baigais monopols, bet, nu, man tieši nepatīk, tāpēc, ka viņi tavus projektus izmanto, lai tā kā attīstītu mākslīgo intelektu. Un, protams, cilvēkiem patīk izmantot mākslīgo intelektu ar sliktu nodomu, kā arī tas, ka mākslīgā intelekta ietekmi uz pasauli. Nu, viss tas siltums, viss tas CO2. Tu baigi skaties tālu tā. Nu, tā ļoti dziļi. Par to mākslīgo intelektu. Nu, jā. Domā, ka tu tik liels biets tas ir? Vismaz tā kā generative AI, tas, kas tā kā tev izveid. Nu, piemēram, medicīnā tas ir labs rīks, tur nav nekāda negatīva ietekme, viņš ir ļoti labi attīstīts, nu, mamma ir ārsts. Bet, nu, viņi nav tādā nozarē, kas zinātu vairāk par to mākslīgo intelektu, bet esmu dzirdējis labas lietas, vismaz medicīnā. Bet tādi, kur tā kā radoši, piemēram, tev uzrakstīs eseju vai arī izveidos kaut kādu bildi, nu, viņiem ir liela ietekme uz pasauli, tāpēc, ka viņi izmanto ūdeni no tā kā, no pilsētām, kur jau, nu, ir maz ūdens, tāpēc, ka tā, nezinu, ļoti karsta pilsēta. Vai arī, nu, tur vienkārši maz cilvēki, jo tur nav tik pieejami resursi, un tad viņi vienkārši atņem to ūdeni, lai dzesētu savējos serverus, kur visu šitās bildes veido, kur visu tā kā šitos teksta blāķus veido. Mums ar kaut ko jaunu. Es nezināju vispār šo, jā. Šokās. Jo viņi reklamē to, ka mēs palīdzēsim šitai kopienai ar to, ka tā kā mēs samaksāsim šitik, mēs tik, bet es arī esmu redzējusi video, kur daudz tā kā cilvēki, kur pārvadā to, ir gandrīz tā kā nobraukuši bērnus. Nu, tur tiešām ir traki, un arī tas, ka tā kā atņem ūdeni no kopienām, kur tiešām jau ir maz ūdens. Un viņiem tā kā, viņiem ir jāpērk vēl tas ūdens. Tad ir vispār pat cits tā kā rabbit hole, kurus varētu noiet lejā, tāpēc, ka, nu, man šitādas lietas interesē, un arī tas, ka viņi pateiks, mākslīgais intelekts to var labāk izdarīt. Nu, vai viņš tiešām var labāk izdarīt? Tā kā, tas mākslīgais intelekts vienkārši paņēmis visas bildes, kas ir internetā un salicis kopā. Tur nav baigā domājis tā. Vienkārši tik, cik cilvēks pats uzrakstīja, un tik, cik arī mašīna, nu, tik, cik dators, tas serveris ir izveidojis. Tad man tā, nu, jā, Adobe, tad, nu, labāk DaVinci Resolve, tas ir labs. Vismaz, tur ir par brīvo versiju, kā arī var nopirkt licenci, kas tev piederēs. Tā kā nav tā, ka tev jāmaksā katru mēnesi kaut kāds daudzus, un tad viņi, ja tu vēlies atcelt, tad tev vajag maksāt vēl kaut kādu lielu daudzumu, kā esmu dzirdējis ar Adobe. Izklausās, ka tev maksā par šo. Nē, es vienkārši ļoti, nu, esmu iedziļinājusies visas šitās problēmās. Nu, es jau esmu radošs cilvēks, nu, man patīk fotografēt, dažreiz arī kaut ko pafilmēt, bet, nu, es nevēlos, lai to atņem. It īpaši ar Nano Banana Pro, ko nesen Google izlaida, kur tiešām realistisks bildes nav tā, ka var saprast, tas ir mākslīgais intelekts. Tur tiešām nevar saprast, kas ir īsts un kas ir mākslīgais intelekts. Nu jā, tas gan jau, ka es tāpat uz priekšu, jā, tu tā sarežģīti apturēt šobrīd. Un par to tieši neko nevar darīt tā vai tā, ka, ja noņems šitos serverus, ja beigs šitas uzņēmums strādāt, būs viņam jauns, kas sāks to darīt. Un kas ir šī programmas, kuras jūs tagad ieraksta? Logic Pro. Arī kaut kas cits. Gan jau
tikai Apple. Jā, varētu Apple exclusive. Jā. Varētu būt. Tāda speciāla. Parasti es izmantotu Audacity, jo tā ir par brīvu. Tur arī, forši rīki. Tur nav nekas baigi tāds traks, bet, vismaz savām vajadzībām, piemēram, skolas projektiem, ir pietiekami. Jo vienmēr ir arī kaut kādas saites, kur var tā kā... Bija viena saite, kur varēja tā kā arī savēju mūziku taisīt, es to atceros. Bet, kad man draugs dabūja, man liek, es neatceros, kā saucās, bet bija kaut kāda mūzikas programma, jo viņš nav Fruity Loops. Nē. Tā ir vienīgā, ko es zinu. Nu, nopietni, Fruity Loops tā ir Viņš nopirka savu mini kontrolieri, lai varētu tā kā, mūziku taisīt. Jā. Tur arī Ableton, tur arī nāca klāta Ableton, jā. Tur es arī sev mazliet tā kā biju taisījusi projektus. Tu baigi daudz zini, es tev teikšu. Mēs, Mums tā kā 70% tikko uzzinājām kaut ko jaunu. Tu mūs apgaismoji uz kaut ko. Diezgan daudz, jā. Nē, tas ir labi, forši, ka tu iedzinies daudzās lietās, un man šeit mūsdienās tas arī cilvēkiem trūkst, ka mēs atrodam kaut kādu vienu vietu, kur iedziļinamies. Ir video, kas nesaistās, es nedziļināšos, es tošos tālāk, un tā, scrollos līdz bezgalībai. Cik var, tiešām vajag iedziļināties, vajag pašam tā kā padomāt, ko tu dari, vai tas tā tiešām ir vērts, vai tam ir kaut... Jo, visiem patīk domāt, ja tas nedod neko sabiedrībai, kāda jēga? Bet vajag arī padomāt par sevi, nevajag tā, ka vienmēr domāt par citiem, protams, tas ir svarīgi, jo, mums, protams, vienmēr vajadzēs ārstus un tā, bet, mākslinieki jau arī kaut ko dod sabiedrībai. Nav jau tikai sev. Tieši tā. Jo mākslinieki ļauj mums redzēt citus skata punktus, varbūt parādīt kaut ko tādu, par ko mēs nevēlamies tiešām domāt. Jo bija viens mākslinieks, kuram bija mākslas izstāde padas spēle, vai padas spēles, neatceros nosaukumu, bet es atceros, es biju uz to izstādi pirms viena koncerta ar mammu, un tur tieši parādīja, tur bija vairāki zīmējumi, tur arī bija tā kā groziņi ar, tādu kaķi, kur varēja, saprast, tur vairāk apgaismoja to, ka tā kā par bezpajumtniekiem un to problēmu, kas viņiem tur ir. Un tad, tas nav baigi patīkama emocija mums, nav baigi forši redzēt to un, būt apkārt viņiem, bet tā ir skarbā realitāte mums. To nevar ignorēt, protams. Tu esi iedziļinājusies riktīgi visādās lietiņās. Kā radošam cilvēkam vajag mazliet iedziļināties, arī nevar vienkārši tā, Sāpe jūtam. Kā tev šķiet, kādam jābūt radošam cilvēkam? Pēc sajūtām, kā tev šķiet? Nezinu. Kādam foršam? Tas Normāls jautājums. Viņam jābūt tādam, vienkāršam. Vai kādam? Kā tu redzi radošu? Kas tev ir radošs cilvēks? Ja tev pasaka radošs cilvēks, kas tev pirmais nāk prātā? Kad, pieņemsim, liek tev uzzīmēt kaut ko, vienkārši jebko, un tad tu skaties nevis, pieņemsim, Googlē vai Pinterestā kaut kādas bildes, bet kā tu pats izdomā, un tad uzzīmē, vai arī tev pasaka, uztais kaut kādas dekorācijas, tu neņem kaut kādu ideju, tu izdomā pats. Ka nekur neiedvesmojas, ka pats uz savu galvu malc. Ko tev pašai patīk darīt? Zīmēt, jo es tagad eju kursos uz RDMV, kas ir Valdemāra ielā. Jā, tas ir netālu no mūsu rāģina. Jā, un mums tur lielākoties ir kompozīcija, zīmēšana, glaznošana, 3D kompozīcija. Rīgas dizaina mākslas vidusskola? Jā. Un tu redz, ka tu arī gribi darīt to, ka tu izaugs vēl lielāk un vecāk. Vai tu pieaugsi? Tā es domāju. Bet taisnība jau ir vecākajiem, tā ir. Tā, vai tu redzi, ka tā būs tava profesija, vai tas ir varbūt vienkārši kaut kas, ko tu atstāsi sev? Man sākumā bija doma iet uz tā kā skolu, vidusskolu, tā kā uz pavāru novirzienu, tā kā konditoru, bet man patīk arī māksla, tāpēc es iešu. Tu vēl skaties kaut kā izsarīja, kas ir tas? Jā, es vēl 2. semestrī visticamāk iešu uz kursiem. Kurā klasē jūs mācāties tagad? Es 9. Un tu jau prasies, cik tev ir daudz arī tādi hobiji, kur tu jau redzi, ka tu viņus var nākotnē pārvērst par profesiju, kas ir nenormāli krūti. Jā, abām.
kas ir ļoti, ļoti kruti, un īstenībā man šķiet, to arī vajag paturēt vienmēr prātā, arī, kad jūs domāsiet, ko jūs gribat kļūt, lai jums nebesītu savus darbus, vienkārši domājiet, kas ir tas, kā jūs varat savu prieku un hobiju pārvērst savā profesijā. Tas jau tā, kā mums saka skonto kolēģi, tas ir dzīvi. Jā, tas ir dzīvi. Jā. Jā, kā tajā skan. Okay. Jā, un tad ir, es īsti nezinu, man liekas, ka 2 vai 3 gadi varētu būt pēc tam, skatoties uz kādu novirzienu iet. Jā, tur tiesa, jā. Man, man bija tāda doma, ka varētu iet uz vai nu produktu dizainu, vai uz, man vairāk patīk interjeru dizainers. Tāpēc es arī eju uz kursiem. Lai tik izdodas meitenes. Es tik tev plašu pasauli. Lai tik izdodas. Nu, RMMT, es nemaldos, ir kojas, bet, nu, tur arī jāskatās kādu novirzienu. Es pati neesmu baigi iedziļinājusies, bet es zinu, ka tur varētu būt fotografēšana. Jā. Man bija doma, bet es sapratu, ka, nu, fotografēšana, tu jau vari tā kā dabūt to, tā kā atestātu. Man ir vidējā profesionāla izglītība fotografēšanā, bet vai tu tiešām proti to? Tur jau viss ir atkarīgs, vai tu pats proti, vai tev ir tā prasme. Nu, es jau daudz ko fotografēju, vienkārši dabu koncertus, fotografēju pasākumus. Nesanāk baigi portretus fotografēt, bet, nu, vai es baigi tajā vēlētos tā kā padziļināt, būt tā kā iedziļināties tajā visā, es neesmu droša. Koncertu fotografēšana, pasākumu fotografēšana gan ir jautrāk man. Kas tev tur patīk labāk, kas tur jautrāk? Koncertos, ja ir aktīva publika, ja ir aktīva publika, tas vienmēr ir forši. Un arī gaismas. Ja ir foršas gaismas, vienmēr var kaut ko tiešām forši dabūt. Nu, protams, cilvēks var vienkārši stāvēt, fotografēt visu, bet nu, tur arī dažreiz vajag pievienot kustību, tā lai tās gaismas kaut kā iet. Tā ir. Tā ir. Tā tas ir tiešām ir. Pasākumos tas arī, nu, ja tas ir varbūt kaut kāda Ziemassvētku balva, tur arī tā kā, ja ir gaismas kaut kādas forši, ja ir tā kā publika aktīva, tad nu būs forši. Tas vienmēr arī ir jauki. Bet, nu, ja ir pasākums, kur vienkārši cilvēki stāv, runā ar prezentāciju, nu, pafotografēt jau var. Tur nevajadzēs baigi tā kā pārāk daudz iedziļināties tajā. Tas vismaz ir labs. Prasās tā kā darbu, kurā nav jādomā daudz. Nu, ir jautri tā kā padomāt mazliet vairāk, nu, kā var šito uzlabot, kā var tā, jo nu, koncertā tev tur viss kustās, mākslinieki kustās, publika kustās, tur tev jādomā, tas ir forši. Protams, pēc tam šķirot ir tāds, nu, cik ir tās bildes, bet, nu, tas vienmēr ir forši redzēt vismaz gala rezultātu. Liels gandarījums, pēc tam tu redz uzreiz to savu darbu, ko tu esi sastrādājis. Tev vienmēr ir ko aiz sevis atstāt šajā profesijā, fotografēšanā tieši. Jūs bija fotografējis šovasar alternatīvas mūzikas pasākumu Ekosistēmika 2. dienu. Jūs pirmajā dienā bija lietus, un, nu, es arī nezināju, ka es varētu tā sarunāt, bet tad, kad es redzēju, ka, nu, tur bija cilvēki ar dažādām kamerām, nu, tā kā citādāk pieredze katram. Sapratu, ka, nu, varētu vispār pieteikties un fotografēt, jo, nu, alternatīva mūzika, tas, nu, vairāk man piesaist, jā. Un arī tas, ka nākamajā dienā būtu bijuši Dzeltnie pasnieki, Novakoma, Jūk, un vēl arī no citām valstīm. Apvienot tā kā patīkamo liederīgo, jā, noklausīties, kas tev patīk un vēl sapučēt. Ļoti, pareizi, tā arī vajag dzīvot. Forši. Bija grūti visu tā kā visas tās bildes tā kā rediģēt un tā, jo, nu, tur katram tā kā savs apgaismojums, savas gaismas un tā kā, nu, kā cilvēks tur stāv, nu, protams, bija aizņēma daudz stundas, bet bija laba sajūta pēc tā. Ka vismaz kaut kas labs iznāks no tā. Jo, nu, protams, būtu bijis forši, ja varētu abās dienās, jo pirmajā dienā bija Celsvilks, un to es arī klausos, bet man sanāca oktobrī viņus fotografēt, tādēļ tā vai tā ir laba sajūta. Forši. Mums liela pieredze, viss kaut kamā ir palači. Vai jums pašiem ir tā kā gandarījums strādājot radiostacijā, ka jūs kaut ko dodat sabiedrībai? Katru rītu. Absolūti. Katru rītu es varētu teikt, ka man ir gandarījums. Pāris var, jā, pievienoties. Pilnīgi noteikti, jā. Tāpēc, ka mēs esam, katram laikam radio strādājot ir sava specifika kaut kāda. Un mēs esam tie, kas iesāk dienu. Līdz ar to ar kādu noskaņojumu mēs tiem cilvēkiem tur satiek. Tā ir vienkārši tāda fiziska lieta, ne, bet fizioloģiska lieta, kura ir jāsakrīt ar tavu to dienas ritējumu, bet ja tu emocionāli tev nebūs kaut kāda vilkme tur būt un to darīt, un tev tas darbs nesagādās nekādu prieku,
un kolēģi būs nekādi, tad vārds gandarījums noteikti nebūs tas, kas pirmais to nāks prātā pēc agri rīta, jo mums ļoti daudz kolēģi, kur nāk un saka, es nesaprotu, kā jūs to varat izdarīt. Es nezinu, man nav nekad ko atbildēt uz šo, kā to var izdarīt. Vienkārši... tās mazās lietiņas arī ir. Tas nav sprints, tas ir maratons. Tu zini, ka tas ir, ja šim ir jābūt ar izdošanās zīmi beigās, tad tev ir jādomā, tādā ilgtermiņā. Tur ir jābūt visām šīm te mazajām lietām. Ieskaitot arī, protams, to, ka tu fizioloģiski aizēji, izgulies, un tev ir, ja tu celsies katru dienu izgulējies, tad 2-3 stundiņas, tam gala rezultāts nav labs, jo tu jau starta pozīcijā atnāc uz darbu tur galīgi aizpampis, ja, un saguris un tā. Un tad, ko tur var baigi diži aiznest tālāk, tas sāks jau ar to. Un tad ir pārējās visas tās lietas emocionālās vairāk, tiešām. Mūsu darbiņā vairāk emocionālās. Bet par to pusi nevar sūdzēties. Absolūti. Vai jūs bijat droši par to izvēli? Tā kā doties strādāt, jā. Man jau katrā dzīves kaut kādā lēmumā pastāv kaut kādas šaubas un kaut kādi riski, bet, ja dzīvo tādu pārāk drošu dzīvi, tad vajag garlaicīgi. Un tad jau tur vairs. Bet kaut kur jau pakausīt tev jāsēž, tomēr ir tā sajūtē, ka tas izdosies. Un, ja tev tā sajūta nav jau pašā sākumā, nemīs kopā ar kaut kādām tām bažām un šaubām, tad varbūt ir lietas, kuras tev nav jādara. Vienkārši vienmēr vajag klausīties savai iekšējai sajūtai. Ja tā tev nekad nepiemānīs, tā tev nekad neko nesamelos. Un, jā, un tad tu viņai notic, tu dari un brīnumainas lietas notiek pēc tam. Parakstīt zem šī. Skaisti. Jo vienmēr ir tāda nedroša sajūta, bet kā tu dabūs pieredzi, kā tu tā kā uzzināsi, kā kas strādā. Precīzi. Vienu to pašu darīt. Vajag garlaicīgi. Cik var? Jāiet un jādara. Viss ir jāizmēģina šajā dzīvē, ko gribās izmēģināt, un tikai tad tu sapratīsi, kas ir tas, kuru virzienu tev izvēlēties. Jā. Vai ir kaut kāda dziesma rotācija, kas jums tā kā, pašreiz rotācija, kas jums patīk vai nepatīk? Dziesma konkrēta dziesma, tu domā? Varētu dziesma, varētu mākslinieks. Kas nepatīk? Kas patīk vai nepatīk? Man tā Lady Gaga abrakadabra vienkārši izsēž aknās, paldies Dievam, vairs neskan. Man šķiet, vismaz es neesmu tikai piefiksējis. Jau neesmu dzirdējis, jā. Bet, tā ir tā radio specifika, ka, zin kā mēs ar to mūziku dzīvojam dienā, tas nav ieslēgt un paklausīties. Kaut vai vienreiz dienā, mēs to dzirdam daudzreiz dienā, neskaitāmas reizes dienā dzirdam, par vienu dziesmu, piemēram, par populārāko šobrīd runājot, kas topos ir. Tāpat viņa kaut kurā momentā apnīk, lai arī cik tev viņa ļoti patiktu, viņa tāpat kaut kurā momentā apnīk, jo tu viņu esi pārklausījies. Mēs jau bieži vien vairs nemaz nedzirdam, kāda dziesma skan, tā kā nepiefiksējam to. Jā, vienkārši tas ir fons kaut kādā brīdī, tik daudz ar to mūziku strādājot, jā. Tas ir galvenais, kas skan. Jā, radio labāk. Tieši tāpēc arī strādā ar to mūzikas redaktori, kuriem mūzika tas ir tas primārais, kam viņi pieslēdzas. Mēs savukārt esam tie cilvēki, kas to mūziku apaudzē ar stāstiem, ar intervijām, sarunām. Mēs mums šķiet visu laiku viņu klausoties tādā fonā, kaut kādā brīdī vairs neesam objektīvi vērtēt. Līdz galam tā skaitās laba vai nelaba dziesma, un vai tā ir veiksmīga vai neveiksmīga. Labi, mums ir, protams, varbūt kaut kāds viedoklis, kuram mēs saredzam, vai tā dziesma aiziet vai neaiziet, piemēram, tur latviešu māksliniekiem tā. Bet visādi citādi, es domāju, ka mums vienkārši jau ir bišķi notrūnājušās tās maņas šajā jautājumā. Tā. Vai ir kaut kā latviešu mākslinieki, kas jums patīk? Visi. Daudzi, jā, visi. No kādiem žanriem? Man liekas, ka latviešu mūziķi vispār diezgan māk tā visu žanrus aptvert bieži vien pēdējā laikā savā daļradē, ko viņi rada. Kaut kā vairs nav tā, redzu, ka tikko Fiņķis arī izdod ar Kardinālu Jūgu, viņš it kā ir repers, bet viņš izdod arī bieži vien popdziesmas, kas aiziet nenormāli labi. Un ar to, man liekas, tā ir tāda interesanta tendence arī, ka latviešu mūziķi vairs neizvēlās kaut kādu vienu žanru, viņi mēģina aptvert, viņi acīmredzot saprot, ka tā tu vari to klausītāju nišu paplašināt vairāk. Es atceros, kaut kad 3. vai 4. klasē mums bija mūzikā jādzied, varbūt pat 5. klase, un man tāda biedrene, ar kuru es strādāju, viņa teica, jā, mums tā kā kaimiņos ir kaut kāda mūzikas grupa, izrādās Carnival Youth. Tad mēs ierakstījām, kā mēs dziedam Ziemassvētku dziesmu, ko mums vajadzēja pēc tam prezentēt. Mums nebija pat labāk atzīme, jo mēs nebijām drošas. Mēs abas bijām tādas ļoti kautrīgas, bet, kaut cik palīdzēja viņi ar mūsu projektu.
Kā viņi palīdzēja? Nu, viņi paši arī dziedāja, viņiem bija ģitāra. Jūs viņus uzrunājāt? Jā. Ok. Forši. Tas jau arī daudz uzrunāt viņus vienkārši piedalīties tādā albuma tūrā. Ne? Forši, ka parakstījās. No sākuma es jau nezināju, kas tā par Carolīvu, un es pēc tam sāku klausīties. Tiešām interesanti. Man ļoti patīk Vasara bez internetiem. Jā, forši dziesma. Tā ir pārdziedātāja, jā, oriģināli viņa ir cita, ne? Vasara bez internetiem. Ne? Mēģinu atcerēties, kā viņi skanēja. Nu, jā, to tā jā. Nav pārdziedātā, tā ir viņa, jā. Okay. Tad tur kaut kur citu jauc. Viņiem tas pārdziedātājs bija tas, kas bija, man liekas, Bija Dzeguzes balss. Jā, varbūt, jā. Tas bija Imants Kalniņš. Es zinu, ka Menuetam bija Dzeguzes balss. Nu, viņiem ir diezgan daudz no Imanta Kalniņa daļradas. Menuetam nesen bija koncerts novembrī Ranīgos. Tas ir brīnums, un diezgan sen to mūziku taisīja. Man pašai arī Menueta in memoriam kasete, kur ir mantota. Kasete. Nu, es kolekcionēju kasetes, diskus, plates. Man arī ir, protams, tā kā digitālie faili, tas nav izturīgs. Plates, tā kā nevar baigas, jābūt ļoti prātīgiem, tāpēc, ka, tur jau viss tās mazās līnijas. Ar kasetēm nav ko tur baigi, tur ļoti viegli ar viņām. Izņemot, ja tur raust to lenti, vai tur baigi mūzika būs, ar diskiem tur arī tā nevar saulē turēt, tāpatās kā ar platēm, tāpēc, ka, tad var ar tā kā pašu, kas pa virsu pašam tam plasmasa diskam, kur ir visi tie mazi cipariņi, jo viņi izmanto bitus, viņi ar lāzeru lasa tos bitus, biti ir vienkārši cipariņi 0,1, 8 cipari ir 1 byte, un tad tā kā tā varēs, cik tur, 74 minūtes turēt uz diska. Tas bija viena Beethovena, man liekas, 9. simfonijas dēļ, kāpēc tā kā var 74 minūtes, pēc, ka viņi vēlējās to visu simfoniju tur uz vienu disku uzlikt, bez tā kā, ka vairākus diskus var tā kā, ka vairākus diskus jāveido. Ja nemaldos, tā bija. Vai vienā var noklausīties, vai nav jāiet meklēt uz citu. Man liekas, 9. Man liekas, tā nebija 5, man liekas 9. Jo tad, kad Sonys ar Filipu tā kā, Sony un Philips sadarbojās taisīt šo jauno revolucionāro lietu, viņi vēlējās to iekļaut. Tas bija viņu kopīgā ideja. Kaut kas tāds. Ar platēm tur gan tā kā nevar baigi daudz, protams, dažas dziesmas būs pātrinātas, cik tur var uzlikt uz plates. Nevar diži daudz. Vai darbs ir grūts? Jā, vai darbs ir grūts? Vai darbs ir grūts? Nav grūts, bet atbildīgs. Jā. Es domāju, ka tā ar daudzām lietām ir. Ja tev patīk to darīt, tad grūtuma pakāpes gan jau, ka ir visu sādas, bet, kad tas ir jāuztver tā, ka vai cik man šo ir grūti darīt, tad tev nepatīk tas darbs, ja tu to tā uztver. Jo, man liekas, ir diezgan dīvaini mums pateikt, ka mums ir grūts darbs salīdzinot ar, nezinu, kaut vai celtniekiem, piemēram, vai kaut kā tādu, kas skaitās tad grūti. Mēs vienkārši padzeram 3 kafijas no rīta, uzpļāpājam, vienkārši kaut ko pasmējamies un ejam dienā. Tas ir, ja mēs tā ļoti triviāli paņemam. Kas visvairāk patīk ar darbu, tā kā ar to, es nezinu, konsoli, kā viņi saukt? Pults. Jā. Kas visvairāk pultī patīk? Piespiest on pogu, lai tā runā. Jā. Man patīk, Jā, man patīk skaļumu mainīt arī. Jā, tā pults ir daudz funkcionāla. Tu viņas vari darboties, ne tikai ieslēgt tiešām mikrofonus, bet palaist tur visu kaut kādas, nezinu, skaņas efektus un dziesmas un klausītājs, zvanītājs ielaist iekšā ēterā visu kaut ko, un daudz funkcionāla lieta. Kurš jums izplāno, kad jūs runājat, kad jūs kaut ko, pasakat jaunu? Paši? Visu paši. Jūs bija redzējis, jums ir tāds izklājums, kad mūzika skan, kad jūs runājat. Kā jūs, vai jums dažreiz ir problēmas ietilpt tajā laikā? Mums ir problēmas. Jā, citreiz mēs aizrunājamies par ilgu. Mums ir kaut kāda laika nosacīti limiti, pie kā ir jāpieturās, bet mēdzam aizrunāties. Jā, tā, ka nav ko teikt, tā nav, bet ir tieši otrādāk ir grūtības piebremzēt.
Es minu, ka strādāt ar radiostaciju nav jūsu galvenais darbs. Jūs tur, es nezinu, cik jūs ilgi strādājat katru dienu? No 6–10. Katru dienu. Un, nu, īstenībā jau tas varbūt nav gluži, es teiktu, nevis nav galvenais, tas nav vienīgais darbs, bet tāds pamatiņš tas ir noteikti. Pamats. Jā, visam pārējiem, ko ikdienā dara, jo, tad to sākās rīts. Un diena. Pārējie projekti. Pielasam klāt visu kaut ko. Vai jums patīk, tad, kad ir kamera? Jo esmu redzējis, kā arī jums tur kameru filmē dažreiz. Un TikTokā vai kaut kur tur liek. Jā, nu nav iebildumu nekād, nu jau pierod. Sākumā varbūt bija likās, tā būs interesanti, bet tagad jau pilnīgi vispār tur tā ir vienkārši ikdienas. Ja mēs nedomājam par to. Mēs zinām, ja kaut kas interesants ir noticis, ka no tā var dabūt ne tikai audio, bet arī video. Un tas ir forši, tā daudzfunkcionalitāte atkal pieslēdzas. Jā, ka tas paliek ne tikai tur, kur to mēs pateicām un kurš dzirdēja, tas dzirdēja, bet ka varam izlikt vēl kaut kur citur internetos apskatīt. 12, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kā tu ievēro tādas? Man ļoti dažreiz patīk skatīties pulksteni, tā kā redzēt kaut kādus pattern, kaut ko tādu. Aha, nu ko tu no šī izvēlts, piemēram? Tas vienkārši 1, 2, 3, 4. Vienkārši 1, 2, 3, 4. Neprasa paskaidrojums. Jā, tā ir. Jo parasti ir kaut kāda tāda, kā cits saka, eņģeļi, 11, 11, 22, 22. Man arī uz tiem patīk skatīties, Es parasti nemēģinu skatīties uz pulksteni, jo tad, es sapratīšu, ka vai laiks ļoti lēni iet, jo nekas diži nenotiek, vai arī laiks ļoti ātri iet, nevar visu paspēt. Mazāk skaties pulkstenī. Labs padoms dzīvē. Labs zin, kā ir mazāk skatīties pulkstenī, jā. Viņam izdodās šis labi. Tad, kad jūs redzējāt to pulti, vai jums bija mazliet tāda bailes sajūta, ka jūs nezināt, kur kas kā? Vai jūs tā kā atcerēsieties to visu, jo, tur diezgan daudz ir? Un tas nāk arī, man liekas, ar laiku, un jo vairāk un biežāk tu par to pultu ņemies un strādā, jo ātrāk tu viņu apgūsi, un tā ir ar visām lietām tehniskām, tehniskas lietas nekā citādāk nevar iemācīties, kā vienkārši darot ar pieredzi, sistemātiski atkārtojot tās darbības, un mums jau tās darbības arī baigi nemainās. Līdz ar to vienkārši tiešām atliek tikai darīt. Jā, no sākuma tikai bailīti tātad, kā šo saslēgsi kopā ar runāšanu, ka tu zini, ka tev vēl jāspēļ pogas paralēli, bet tas ir tikai dažu reižu treniņš, un tas ir saslēdzies. Vēl arī uzdeva jautājumu, kāds ir jūsu mīļākais ēdiens? Kā mēs nākām no tēmas uz tēmu? Kāds ir tavs mīļākais ēdiens? Nav mīļākais, es zinu, kurš ir nemīļākais. Olīvos un zilais siers. Tas man negaršo. Zilais siers man tā pats pa sevi nepatīk, bet tā kā focaccia vai kaut kā tā, ir ok, ir ciešams. Varētu pastrīdēties ar tevi vēl, bet... Jo paši pa sevi es vienkārši nevarētu. Jā. Tā. Garšīgākais. Kas man garšo? Garšo suši. Makaronus varētu no rīta līdz vakaram ēst. Visos pulksteņu laikos. Jā, kaut kāda lazāņa. Un labi. Diēta tad jau kā Garfielda. Jā, tikai tādu. Viss kā Garfields ēd, tas viss man garšo. Pīcas. Viss, kas ir neveselīgs. Jā, tas ir visinteresantākais. Visgaršīgākais ir visneveselīgākais. Jā, es neesmu redzējis, ka kāds varētu teikt, Dievs, kā man garšo tie salāti. Garšēni. Lapu salāti. Man parasti patīk tā kā runāt ar cilvēkiem, ja tev ir tā kā galds ar tiešām ļoti sulīgiem augļiem un tā ogām, vai arī konfekts, ko tu ņemtu? Es lielākoties dzirdu, ka ņemtu augļus, tā kā augļus un ogas, tāpēc, ka, tas tiešām tādu labāku sajūtu tev dod. Jo, protams, saldu. Nestāst, ka tu ņemtu augļus. Tikai bez končām. Konču salduvai. Un ka tu nevienā konču nepaņemtu. Atkarīgs kādas. Lakrice. Es neēdu. Man mamma ēd. Es mammai viņam paņemtu. Tur šokolādes kaut kādas, tur nezinu. Šokolādes bons. Mīgle, piemēram. Kinder Bueno. Kinder šokolādē neviens nepaiet garām. Vispār. Tas nav cilvēks, kurš paiet garām Kinder Bueno. Ja kas? Apmaksāts. Par Kinder Bueno es vēl debatētu. Jo man garšo, bet es neatbalstītu to uzņēmumu. Zini kā, nestāst man par to uzņēmumu, tāpēc, ka tad es negribēšu pirkt to šokolādu droši vien vairāk. Kaut kas ir mākslīgi, tad saistīts.
Nē, cits lietas. Labi, lai bet to var pēc tam. Labi. Bet, tumšā šokolāde vēl tāds var būt. Piena šokolāde man patīk, baltā šokolāde arī patīk. Bija arī kaut kāda rubīna rozā šokolāde, kaut kas tāds, ko izdomāju, bet, Kinderam? Nē, ne kinderam, bet... Dubajas šokolāde. Dubajas šokolāde tu esi ēdis Dubajas šokolāde? Kaut kādas šitās te neīstās. Paļovkas? Dubajas šokolāde ir laba, bet, protams, tā kā, ja runājot par Dubaju, nav baigi labi. Nav Dubaja, nav. Jā, kur ir labi vispār tajā pasaulē? Latvijā ir labi? Pārāk ilgi jāatbild. Latvijā, man vismaz dabas ziņā patīk, es teiktu, ka ir labi arhitektūra arī, jo man ļoti patīk Limbaži, tur arī... Tu neesi Preļos bijusi, cimrad? Preļos pašreiz neesmu bijusi. Lūk, te ir ādi atbildi. Tu domā, ka Preļi izkapās? Protams, izkonkurēs vispār easy. Preļi izkonkurē Dubaju. Tā skan tiesa, tur gan tiesa. Limbaži man vispārībā saistās ar kickboksa nometni. Vo! Limbaži, tur jau sitās dažreiz, kad atbrauc uz to, kā viņus sauc, Strelka! Nē, kā sauc to, kad viņi satiekās, viņi pagaida, man izskars no prāta. Sapulci? Nē, tā kā viņi visi sanāk. Kaušļi vai kas? Jā, tagad viņiem ir kaut kāds tuss. Es aizmirstu to vārdu. Es nezinu, kāpēc man tas pasākums dziesma par dzīvi. Nē, dziesma manai paaudzei. Es nezinu, Gačo? Nē, tas bija pasākums kādreiz tāds muzikālais. Dziesma manai paaudzei, kas notika Limbažu estrādē. Un tad viņi pēc tam tur vispār pēc tādiem pasākumiem sitās. Super. Tāda man atmiņa. Tā. Jo gandrīz katru vasaru sanāk braukt ar savu kickboksa komandu tur. Tur ir sporta tā kā viesnīca. Mēs dodamies uz to olimpiādas centru, arī uz estrādi no rītiem, kad ir rīta rosme. Pie tā lielā ezera. Jā. Tur ir forši. Tur šovasar gan bija interesanti, jo mums stāstīja tā kā par ūdens drošību, kā izglābt cilvēkus. Mums arī bija domāts tā kā praktiskais uzdevums. Mums arī pastāstīja savajā treneri par savajā brāļa pieredzi ar to. Viņu vispār apbalvoja ar Latvijas goda balvu, jo viņš bija Dolas salā, viņš pļāva zāli. Tā kā dzirdēja no ķengara puses kaut kādu pļaušanu, domāju, vietēji, jo tas jau ir pierasts. Bet nē, tur bija cilvēki iesaistīti, laiva apgāzās un tad airēja izglābt. Un mums arī stāstīja, ka pieaudzis cilvēks gan jau nevarētu izglābt bērnu, kurš svar 40 kg no ūdens. Jo tur jau arī jāskatās uz ūdeni un tā kā kādā pozā ņemt to bērnu no ūdens ārā. Un viss arī ir atkarīgs, vai viņi ir samaņā vai nē. Ja samaņā, tad ir grūtāk tā kā dabūt bērnu, jo bērns jau trakos tā kā plivinās visur rokas kājas. Ja ir bez samaņā, tad jau ir vieglāk dabūt ārā. Mums šits nav baigi ētisks, bet ja vēlies izglābt, labāk ir bez samaņām. Ok, man ļoti trakas domas nāk galvā, bet es labāk neteikšu neko. Es vienkārši vizualizēju pārāk daudz. Bet tur bija daži vīrieši, kuri bija piedzērušies uz katamarānām un viņiem apgāzās, tad mūsējie brauc viņus viņus izglāb, un mums visiem nopirka saldējumu. Visai komandai saldējumu. Kas var pieredzi? Ko tu esi piedzīvojis? Kickboks nometnēs ir interesanti. Es tā klausās. Krūt, forši. Pirmā reize bija 17. gadā, kad man bija 7 gadi uz Limbažiem. Mums tad bija arī 2 gadi Ainažos, 22. un 23. gadā, ja nemaldos. Jo tad vēl bija Covid, un tur bija mazliet tādas problēmas ar tur Limbažiem un tā, un tad mēs devāmies uz Ainažiem. Tur arī bija ļoti jauki pie jūras. Pie jūras super. Forši, meitenes. Forši. Bija kaut kāds aktivitātes, ko darījāt bērnībā? Kas tik nav bērnībā darīts, man liekas, tur jau varētu uzskaitīt, tur vajadzot atsevišķu podcastu, lai par bērnības aktivitātēm parunāt. Tā kā, jā, disko kas ir traks darīts. Varbūt kaut sporta pulciņa, varbūt kaut kas tāds radošs. Futbols. Sporta dēļas dejoju, es domāju, pirmo vietu pirmajā kursā. Tautas dēļas. Tautas dēļas arī dejoju, jā. Man baigi netīk sports saistībā ar bumbu, izņemot futbols, tas ir vienīgais kaut cik ciešams. Hokejs. Tur nav bumba, tur ir ripa. Jā, wow. Točni. Tu pats spēlē hokeju un šito tu palaidi garām. Labi, vienkārši jautājums, patīk hokejs? Hokejs ir ok, tur, man slidot nav pats labākais. Es agrāk slidoju, es neesmu nekad sāpojis, nekad neesmu tā kā snowbojusi no snowboardu, bet slidot gan patīk.
Bet, hokejs tas tāds, ļoti uz kājām liekas intensīvs. Bet, protams, ja jau sevi kickboksā, tad, kas vēl? Tad jau nevajadzētu būt problēmām ar to hokeju. Jā, bet tā kā balans tur vienmēr man tā grūti. Ko tu dari? Jā, kas tev patīk no sporta? Hokejs. Tu spēlē arī hokeju? Nē. Kas tu skatīties? Un sportu kādu tu spēlē? Es gāju kliņšu kāpšanā Wow. 3 gadus, bet es vairs nē. Kāpēc? Palika garlaicīgi. Kāpt klintīs, jā? Palika garlaicīgi. Nebija Uz laika īsti. izdzīvošanu. Viņš garlaicīgi. Next. Nevis kāpt ir interesanti. Es atceros, biju Vācijā, un tur bija kaut kāda siena vienkārši, kur es uzkāpu, man bija kaut kāds 6 gadi, varbūt kaut kāds 2 metrus no zemes uzkāpu bez nekādas palīdzības, jo man vecāki bija aizgājuši tālāk skatīties, un jātāk paiba, nāc lejā. Sād, labi, es nonāku tā mierīgi lejā, jo, tur varēja normāli turēties, tas ir labi. Man pirms tam nebija pieredze baigi, bet tad bija kickboks nometnes, tad mēs gan devāmies uz kliņšu kāpšanas vietu, kas ir kaut, es zinu, kur tas ir, netālu laikam no šīs skolas. Jā. Jo ir, man liekas, netālu no Dominas. Neatceros, kur. Rīgā, principā, var teikt, ka viss ir netālu viens no otra. Tā ir, jā. No nosacīt. Tā varētu būt. Man arī jau ar vairāk cilvēkiem es runāju, jo vairāk saprotu, ka Latvija ir maza. Visi vienmēr kaut kā saistīt, jo man pagājuši nedēļu, šonedēļ, man sanāca runāt ar vienu meiteni, es viņai prasīju, kāpēc tev sako šis cilvēks? Mums ir tā kā kopīgi mūzikas interesi un šis un tas. Un es pasāstu, jā, tas mums 4. pakāpes brālēns. Wow. Viņš dažreiz nāk uz... Vajag tālu. Nav baigi tālu. Es saku kā ārsta meita. Nav baigi tālu. 10. pakāpe jau vispār, vai tie baigi Kas varētu būt 4. pakāpe tātad? Tagad parēķinam. Tas ir tā kā, es nezinu, pagaidi. Mammas, piemēram, tev ir mamma, Jā. Un mamma ir māsa, un māsa arī ir meita. Tā ir tava māsīca. Tālākajam. Tas ir pirmais. Tas ir pirmais. Jā. Otrais. Tavai mammai ir māsīca, un viņai ir meita. Un tā ir tava 2. pakāpes māsīca. Jā. Tavai mammai ir 2. pakāpes māsīca, un viņai ir meita. Un tā ir tava 3. pakāpes māsīca. Un tavas mammas 2. pakāpes māsīcai ir 2. pakāpes māsīca. Un tā ir viņai meita, kura ir tev 4. pakāpes māsīca. crazy tev. Jā, bet ģenētikas un tā visa pēc ir vēl tuvu. Katrā ziņā nevajadzētu radoties. Laikam. Ar tām māsīcām. Un es stāstīju, ka viņš dažreiz nāk spēlēt futbolu šajā stadionā. Un tas stāstīja, es nezināju, ja mēs tā runājam par pērkonu, par zeltniem pasniekiem. Pērkonam tieši šogad bija arī koncerts. 15. augustā. Pagaid, tu nezināji, ka viņš ir tos 4. pakāpes brālēns, ja? Vai tu zināji? Es nezināju, es viņu satiku internetā, mēs sākām runāt, tad mēs bijām no vienas ciemata, un mēs sapratām, mums varbūt esam radi. Sāku runāt ar savu omi, jā, man šis viens ir tā kā 2. pakāpes, un es ok. Wild. Labi, ka uzzināji. Pērkonam šogad bija 40 gadu, tā kā 45 gadu dzimšanas dienas koncerts. Jo 1985. gadā, kaut kad vasarā, viņiem bija koncerts, un padomju laiks neatļāva tā kā baigi viņiem koncertāt. Un tā koncerta dēļ Ieva akurāt zaudēja savējo izglītību, jo viņa bija devusies dabūt augstāko izglītību. Un tā koncerta dēļ viņiem vienkārši teica, tev nebūs izglītības tā kā atestāts, nebūs šis un tas, jo pēc tā koncerta, kas notika Ogrē, jaunieši bija tik priecīgi, ka viņi reisā no Ogres līdz Rīgai, viņi bija izvandalizējuši 2 vilcienu vagonus. Es prieku, kāpēc viņi priecīgi. Jo, viņiem neļāva. Ko tu dari, kad tu esi priecīgs? Aiziešu izvandījuši. Vienkārši tas nesādi. Daudz logas, Kas tu viņi? Sorry. Saki, man vienkārši prieks ir. Vienkārši priecājos. Skrien no visādi pret durvīm lec. Tā mums notiek.
nekontrolējami. Jā. Jo no padomju laikā neļāva koncertēt, un arī tas, ka ļoti patika apspiest, tad, dzirdēt, ka viņiem ir koncerts, kur var koncertēt. Pēc tā viņiem, man liekas, es neatceros, vai atļāva vai neatļāva, bet tas bija pirmais koncerts ilgā laikā. Ir īpaši ar to daļradu, ko viņi jau bija izveidojuši. Protams, policija nebija priecīga, vairāki tika arestēti par to. Protams, ka viņi nebija priecīgi, domāju, gan. Viņiem tur tāda man liekas, ka tādēļ arī tieši neļāva koncertēt kādu laiku. Bet tad, kad bija brīvība, tad, brīvi. Es biju 2023. gadā uz koncertu Vērmenes dārzā, kad bija par brīvu. Tur bija ļoti daudz, veci cilvēku. Nav brīnums, bet tur arī bija daudz jauniešu. Kad domā, ka tā jau ir, veciem cilvēkiem, viņiem tur gribas tādā nostalģijā. Mēs jau droši vien kādreiz būsim, nezinu, kas tagad ir mūzika, kas jums ir tāds. Harijs Styles. Piemēram, jā, jūs arī esat tāds spieķīts skatīties, un tad būs tāds monolaika, un tad viss. Tad arī viņi jaunie teiks, ka šitās vecās pantas. Patriša klausīties. Jā, Patriša kādreiz būs kā... Es nesen redzēju Patriša mašīnu pie Vīces. Viņš brauc ar mašīnu. Jā, tu esi vēstures grāmatu vienkārši staigājuši. Tik daudz lietas piefiksē. Es redzēju to matu kā rozā ar to gepārdu. Ne tā. Tā ir Intriša. Tā ir Intriša. Jā, es domāju, Patriša rozā gepards kaut kā neiet. Viņi tik pārdeva to mašīnu. Jā, viņa pārdeva. Viņai pat Instagramā vai TikTokā bija video, viņa stāstīja, ka viņa pārdeva. Es sekoju tā kā uzspiedu uz pogu, bet es nesakoju. Tā kā, es baigi neizskatos. Nu jā, tā daudziem ir. Es viņu vienreiz alfā satiku. Es neklausos baigi tās jaunas māksliniekas. Vismaz tāds populārus jaunas neklausos. Vairāk tādi dzeltnie pasniegi, Jumprava, Dzelsvilks, dzeltnie pasniegi. Jā. Tādēļ, man parasti vairāk sanāks sastapties ar cilvēkiem, kur ir jau vecumā. Un ar viņiem ir forši runāt. Manos laikos ir šis un tās, kā arī man ieteica noskatīties. Kas skaitās cilvēks vecumā? 40 pulsus teiktu. Šo Tam mums vēl jāaug. Mums vēl 10 gadi. Jā. Mēs vēl neesam cilvēku vecumā. Bet, bija tas pērkona koncerts tiešām forši. Tas bija 4. augusts, vasaras beigas. Tādēļ tur bija diezgan daudz savākušies. Bija arī interesanti stāvēt blakus Tumbai, visu nākt tā skaņa ausīs, ka tā kā, bet skaļi koncerti, bet, tā bija jauki. Tas bija, kad vēl Kulkovs bija dzīves. Jā, man liekas, es to neatceros. Jo viņš kaut kad 24. gadā, kaut kad rudenī, es tā nepateikšu, aizgāja aizsolāt. Jā. Tad arī apmēram, jo tad arī sāka, man liekas, atkal ražot diskus un plātes par godu Kulakovam. Un tad arī man nopirka latviskā virtuve, 3. dziesmu izlase, kur ir, latviskā virtuve, mēs pārtiekam viens no otra. Jā, tā mācīs. Forši, vajag forši. Un katrā dziesmu izlasē ir savas dziesmas, kas man patīk. Un arī, piemēram, pie Baltas lapas patīk. Zaļā dziesma. Jā, tas forši. Man Spotify rap bija pie Baltas lapas, man liekas, Toms dziesma. Tā nebija vispār Spotify rap. Bet, Spotify rap nav baigi precīzi, jo es arī izmantoju Bandcamp, kur klausītos mūziku, kur tu vari pirkt. Vispārībā, jā, tāds sajūt, ka laiks skrien. Kādi pasākumi ir notikuši šajā semestrī? Mūsu skolēnu pašpārvaldē bija citādā nakts, kur mēs, kā skolēnu pašpārvaldes dalībnieki, palikām pa nakti skolā. Mēs tur bijām pārunājuši, mēs tur saliedējāmies, kā arī mēs pārunājām, kā mēs varētu uzlabot. Mums arī bija pidžamu diena, bet es to dienu nebiju. Vai tu biji to dienu? Jā, es biju, mums gāja diezgan labi. Es, diemžēl, biju bez pidžamas vai pleda, jo man pēc tam bija tāds diezgan liels mēģinājums, tāpēc es nevarēju nekādīgi pēc tam pārģērbties. Bet es ievēroju, ka daudzi staigāja ar pidžamām un plediem, vai arī tikai ar pidžamu vai tikai pledu. Citiem bija arī gan. Bet pats interesantākais, man liekas, kas notika, bija tas, kad gāja pa skolu intervēt piparkūkas vai mandarīni. Un lielākoties jaunieši atbildēja, ka mandarīni. Vispārībā jā. Tad, kad esmu pie ziemas mīlesta galda,
Man tieši mandarīns, tieši, bet tā ir cita saruna. Jā, nu tā, forši. Nu forši, meitenes, baigi labi. Es ceru, ka jums bija noderīgas lietas, arī ko jūs sadzirdējāt no mums. Kaut kas, ko aizlikt aiz ausis. Kas nākamajā nāks ciemos pie mums? To vajag sarunāt. Bet, vienmēr var kaut ko sarunāt. Bet, tiešām ir jauka saruna. Paldies jums. Paldies, ka uzaicinājāt. Tiekamies nākamreiz. Tiekamies. Forši, meitenes. Čau. Bija jauki redzēt, cik jaunieši ir aktīvi ar savām dejas kustībām. Jā, tie kostīmi tiešām bija tādi radoši un tādi spilgti. Man ļoti patika tie divi jaunieši, kuriem vienam bija džemperis, kas spīdēja krāsiņās, kā arī vienam bija cepure, kas spīdēja, sarkans dzeltens, zaļš, zils. Tas bija ļoti forši. Jā, man arī patika. Man arī patika tas cilvēks, kurš apģērbās kā dāvana. Jā. Tā bija diezgan liela dāvana, bet bija forši tīpaši, kad bija limbo. Tas arī viss no mūsu puses. Mēs vēlētos atgādināt, lai jūs piesakojat mūsējiem sociālajiem tīkliem. Instagramā jūs varat atrast mūs ar lietotāju vārdu r45vsk apakšsvītra sp, kā arī TikTokā ar tādu pašu lietotāju vārdu, kā arī mūsu podkasta kontu Sarunas bēniņos, bez mīkstinājuma zīmēm un bez karumzīmēm, kā arī mums ir Facebooka lapa Rīgas 45. vidusskolas skolēnu pašpārvalde.